Aicināt izbeigt šo tēmu par tiem 1200 kW. Tas nav tarifs. Tā ir Latvijas Energo dāvana. Nosauksim lietas beidzot īstajā vārdā. Tā ir Latvijas Energo dāvana katram skaitītājam. Runa par 1200 kilovatiem. Tas ir tiem, kas tērē mēnesī mazāk par 100 kilovatiem. Tiem būšot vecās samaksas. Tiem, kas tērē gadā mazāk par 1200, ja visiem citiem līdz 1200. Tā ir dāvana, es atkārtoju, tas nav tarifs. Tas ir tas pats, kas ir subsidēts publiskais transports. Un nav apspriest, vai tas ir pa daudz vai pa maz. Bet tas tarifs, kas no 1. aprīļa ir pieņemts, vai tas, jūsuprāt, šobrīd ir no Latvijas Energo puses iesniegts pamatots, un jums nav pretenzija pret to, kādā veidā viņi šo tarifu aprēķinājuši? Mēs to pateicām savā lēmumā. Es varbūt gribētu pievērst uzmanību. Tad pateica, es varbūt precizētu vēlreiz, ekonomiski pamatotas izmaksas, vai ne? Bet mums jāpaļaujās, ka tās izmaksas, kas ir iesniegtas, mēs viņas redzēt nevaram. Mēs nevaram pārbaudīt, vai tiešām tās izmaksas ir pamatotas. Mums jātic Karnīša kungam uz vārda. Bet mēs varam arī, grāmatvedība vispār ir tāda ļoti kreatīva zinātne, kur skaitļus izmaksas var pēc būtības arī piedzīt pēc vajadzības. Un mēs to pārbaudīt nevaram. Es gribētu jums teikt, ka jūs variet iesniegt protestu pret informācijas atklātības likumu, kur ir viss noteikts, kā tas notiek. Šajā likumā ir pateikts, ka katrs uzņēmums un katra iestāde var atzīt par slepeniem tos datus, kurus viņš uzskata par tādiem vajadzīgiem. Tieši šādi viņi mums ir iesniegti. Ja kāds būs spējīgs iztaisīt šajā likumā labojumu, kad monopolu uzņēmumam nav nekā slepena, es būšu tikai par. Nu, es saprotu, ka vismaz ir iesniedz pieteikumu tiesā. Jā, tiesā ir prasība, lai to informāciju, kā tie tarifi tiek aprēķināti, tās izmaksas arī, tos papīrus pamatojumi tiktu publiskot. Vai Latvijas Energo ir problēma atklāt šos datus? Latvijas Energo var atklāt tos datus, kas nav komerciāli jūtīgi. Ir jāsaprot, ka Latvijas Energo pārdodot elektroenerģiju, mēs nepārdodam elektroenerģiju tikai par regulētiem tarifiem, mēs pārdodam arī brīvajā tirgu. Tas neatiecās uz sadalu. Nē, tas neatiecās uz sadalu. Tas attiecās tieši uz elektroenerģijas daļu. Un, kad arī bija tarifu projekts iesniegts regulātoram, tie, kas vēlējās, varēja ierodoties pie Latvijas Energo, iepazīties ar šo tarifu projektu, izņemot šīs ierobežotās pieejamības vietas. Ja? Jums ir informācija, kā Baltijas valstīs mājsaimniecībās, kurā maksā vairāk cilvēku, kurā mazāk šobrīd, pēc 1. aprīļa? Pēc 1. aprīļa mēs esam diezgan vienādā situācijā ar Lietuvu, es teiktu, un Igaunija joprojām ir mazliet lētāka. Igaunijā mazliet lētāks? Jā, jo... Sakiet, lūdzu, jūs veikalā iepērkaties? Jā, es iepērkos veikalā. Jūs izvēlaties, piemēram, krējumus vai krējuma izstrādājumus. Tieši tā. Jums ir tikai gala cena 40, 60 centiem. Un es eju veikalā izvēlos to. Es personīgi atšķirībā no jums, es paņemu, skatos, cik ir tauku sastāvs, vai tas ir krējums tiešām, vai tas ir krējuma izstrādājums vai krējuma mēls. Es skatos, kāda cits sastāvdēļs tur ir. Jūs tur pretī Latvijas Energo savā iesniegumā, kas ir publicēts 27. janvārī, tikai pasakiet esošo, tas, kas būs no 1. aprīļa, un salīdzinājumi, piemēram, kāpums ir 27%. Kā es varu izvērtēt, vai tā prece atbilst tām izmaksām, kas jums radušās, vai neatbilst? Ja? Man ir tiesības kā patērētājiem saprast, kā tas produkts ir veidojies. Un slēpties aiz viena likuma jums nav nekāda pamatojuma. Tā informācija nav pietiekama, lai es varētu izsvērt, lai regulators varētu pieņemt pamatot lēmumu. Ja? Un es nepiekrītu arī regulātoru pārstāvjiem, ka tas vienīgais normatīvais akts, kas konkrētajā gadījumā risina šo jautājumu. Kas vēl? Sāksim ar to, ka mēs dzīvojam tiesiskā valstī. Mums ir satvērsme, mums ir vispārējie tiesību principi. Ja? Mums bez šī likuma ir administratīvā procesa likums, kur ļoti precīzi pateikts, kā izdot aktus, ja? Ka ir lietderības apsvērumi, ka ir pamatojums. Ja, piemēram, 8. gadā tas tarifs, kas vēl šodien strādā, ja? Ir ļoti precīzi regulātoru lēmumā minēts pamatojums. Tajā lēmumā ļoti precīzi pateica, ka ir notika viedokļu uzklausīšana no pašvaldības savienības puses, tad šajā lēmumā vispār tas nav minēts. Tad sakiet, lūdzu, kāpēc šajā gadījumā jums administratīva procesa likums nav saistošs? Tāpēc, ka šajā testēta laikā ir nomainījusies totāli regulējošā vide, kāda bija toreiz un kas ir tagad. Jo mēs esam izgājuši cauri procesam, kas saucās tirgus atvēršana. Mēs esam izgājuši procesam, kur Latvija gandrīz nokļuva 7. gadā Eiropas tiesā par pārregulēšanu. Mēs esam izgājuši cauri tam procesam, kur ir
uzņēmumam tirgus apstākļos nepieciešams pēc Eiropas direktīvām dot lielākas iespējas, un līdz ar to arī mainīsies totāli tā vide. Mēs vairs nepieņemam lēmumu par tarifu. Mēs pieņemam lēmumu par noraidīšanu. Par patērētāju aizsardzību, kas ir likumā minēts. Mēs pieņemam par patērētāju aizsardzību, izvērtējot, ka no jums neprasa pārāk daudz. Es domāju, ka tiesas zālēs tiešām jautri šo jautājumu risinot. Es gribētu pajautāt Baronkungam, jūs droši vien esat aplēsuši pēc 1. aprīļa, kas notiek ar masturīgajiem un cilvēkiem, kā Kaniškungs saka, pienākās dāvanas līdz 100 kilotiem, un tomēr, vai pašvaldības tiks galā šo situāciju, kas... Es negribētu šo PR pasākumu ar tām dāvanām, tas ļoti veikls triks, lai novērtu uzmanību no tā, ka neizbēgam man pēc mēneša, pēc dieviem uznāks lielais tarifs un visu būs. Tagad visi metās, cik man būs un cik kaimiņam būs, cik un kad. Runā par šito apkārt un riņķi. Tas nav nekāds, tas ir visā tajā pūlī, tas ir papildu jautājums, ar to nav vērts motidzēsēt. Tas ir triks. Runājam par to, vai pašvaldības tiks galā to situāciju šobrīd. Pašvaldības, redziet, neorganizē elektroapgādi. Viņām pašām ir savi izdevumi. Piemēram, jāgaismo skola, slimnīca, varbūt ielu apgaismojums, pagastmāja. Tām visām ir kaut kāds potenciāls, un skolā mazāk lukturs nevar likt, skolnieki nevar redzēt. Slimnīcā tā kā nevajadzētu mākslīgu elpināšanu atslēgt, ja, un kaut ko tādu. Tad viss tas ir jādara, un ja tas maksā krietni dārgāk, tos 30%, jau 27% tur, tad cilvēki prasa, kāpēc tā? Pēc tam es teicu, budžets lielāks nepalika. Mums tā nauda kaut kur, kādam jāatņem. Kaut kur būs jāatņem, kādam jāatņem. Gunter, mēs redzam šobrīd kadrus no protesta akcijas, arī, kas šodien notika. Jūs varat pateikt, kas ir tās prasības, ko jūs iesniedzāt tām amatpersonām, kas iznāca Saeimas priekšsēdētāji, Valdis Zetlers pieņēma savā pilī, un daudz Saeimas deputāti vispār neiznāca. Kā jūs vērtējat augstāko amatpersonu to attieksmi, un arī, ko jūs viņiem galvā prasat? Prezidenta attieksmi vērtējam pietiekami pozitīvi, jo, principā, vismaz kā mums tika pasniegts, viņš speciāli priekš mums ieradās. Vakar mums teica, ka viņš nebūs, ja? Šodien viņš bija izbrīvējis laiku un ieradās šo pasākumu. Lūk, arī opozīcijas deputāts, mēs redzam, opozīcijas deputāti, protams, atrada laiku, ne? Jā. Kas attiecās par Saeimas deputātiem, tur man īpaši negribētos laikam komentēt. Es varētu teikt īpaši apmēram tāpat, kā jau Dašs labs kungs jau ir izteicies, muļķi tikai strādā par 100 latiem. Tā attieksme bija apmēram tāda pat arī no Āboltiņas kundzes. Jā. Vienīgais, kur es piekrītu Āboltiņas kundzei, kad tauta arī ir svarīga, jā, bet, protams, viņa neminēja kādā faktorā. Jā, un šeit es gribu teikt, jā, ka tautai ir jābūt aktīvai. Šeit varbūt man arī prieks ir par to, ka organizatori tiešām ir no dažādām Latvijas vietām, un tie ir cilvēki, kā teikt, no tautas. Un te var redzēt tiešām ļoti labu pilsoniskās aktivitātes piemēru, kad cilvēki no dažādām vietām pašorganizējas, lai sasniegtu kaut kādu mērķi. Un es domāju, ka tas ir tikai, kā teikt, mazi ugunskuriņi dažādās Latvijas vietās, kuri varbūt pāraugs, kā teikt, lielā ugunskurā. Patiešām? Jā. Kas ir liels ugunskurs, man te jāprasa? Liels ugunskurs? Japānā liels ugunskurs. Nē, tas nav tādā. Elektrības vietā. Jā, mēs nezinām. Teiksim, liels šķīstītavas ugunskurs. Labi, lai tā būtu. Ko jūs gal galā Valdis Zetlers apsolīja darīt vai neapsolīja darīt neko? Nē, viņš apsolīja gan, neskatoties uz to, ka mēs Saeimā arī iesniedzām šos dokumentus, pats arī viņus iesniegt, jā, arī regulātoram, bet tiesību sargam, jā. Par pārējo rīcību, protams, ka ir grūti kaut ko komentēt. Gribās cerēt, ka viņš izmantos visas savas iespējas un cik viņas viņam ir dotas, ja, lai šo pasākumu apstādinātu. Apstādināt viņu tā vienkārši droši vien nevar apstādināt. Viens variants, protams, ka tiesa lemj, kad uz izskatīšanas laiku šie tarifi tiek iesaldēti vai ne? To mēs redzēsim, it kā valda viedoklis, ka parasti tā nenotiek. Redzēsim, vienīgā problēma ir, piemēram, ka ja tarifus, tā tiesvedība ieliks tur gadu, divus, un pēc tam, teiksim, tomēr atzīs kādu no prasībām par pamatot un tarifus atcels ar atpakaļējošu datumu, tad tā starpība katrs varēs pieteikties, lai sektu tos zaudējumus, un tad būs ļoti liela ķeze. Tāpēc es nezinu, tad, teiksim, pagaidu noregulējumā tiešām ļoti jāizsver tā iespēja, samērīgums, lai
teiksim, neko nedarot tagad, atliekot to darīšanu uz vēlāku laiku, nebūtu daudz lielākas problēmas. Vai Latvenergo ir gatavs tiesāties, un vai jūs redzat, ka tas ir? Protams, ka mēs esam gatavi tiesāties. Mums no tā nav bail. Mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka mūsu tarifs atbilst visiem normatīviem aktiem, kādi ir spēkā. Bet jautājums, vai viņš ir taisnīgs? Viņš ir. Viens ir taisnīgs, bet otrs, ko jūs juridiski vēl nozīmē taisnīgs? Tur ir virkni pārkāpumi, kas šobrīd ir ļoti precīzi pateikt procedūru, kā jābūt noregulētam šim jautājumam. Ir, piemēram, 7. gada apstiprināta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas metodika, ja? Un tur ir ļoti precīzi pateikts, kādas ir patērētāju grupas, ja? Kāds var būt diferenciācijas, jeb sadalījums, dienas tarifs, nakts tarifs, ja? Nu, tur ir virkni jautājumi, kāpēc vienai patērētāju grupai šajā gadījumā tie, kas lieto virs 1200 konkrēti šeit ģimenes pārstāvs, viņi ir sliktākā stāvoklī, kaut gan viņi tāpat patērē kā tā ģimene, kas mazāk, ja? Tālāk, kāpēc nav pieejama informācija? Mums ir labs pārvaldības princips, kas ir atzīts arī Satversmes tiesas spriedumos, ja? Kā jārīkojas valsts institūts. Ja? Taisnīguma princips, kā mēs bez pierādījuma vispār varam izprast, kā šī lieta ir risināma. Barankungs. Jā, mēs te ņemam to lietu pēc burta. Bet faktiski jāskatās pēc būtības. Kā labi pēkšņi pa trešdaļu palielinās produkta cena. Tarifs, kurus ietver, teiksim, tur pakalpojums un preci iekšā visu. Ja? Un tad vēl tāds tarifu struktūra. Ja mēs skatāmies, tur viņi pietiekoši samudžināti, lai normāls cilvēks tur netiktu skaidrībā. Pamēģināt izskaidrot tā, lai normāls cilvēks saprot. Te mums rakstīts, mēs skatāmies, teiksim, iedzīvotiem vienkārši. Tur maksā tik un tik tas kilovatstunda, viss. Bet tik līdz, teiksim, tāds iedzīvotājs, kurš jau bišķi tāds dušīgāks maksātājs, tam nāk klāt maksa par elektroenerģiju, maksa par ievadu aparātu strāvas lielumu, tālāk nāk abonēšanas maksa. Vai tas ir sadalas tarifs? Sadalas tarifs iet atsevišķi. Es atļaušos mazliet piebilst, ja, ka šis te tarifs, kur mēs nosakām kā gala tarifu, viņš ir uzbūvēts precīzi uz sadalas tarifu bāzes. Viņi izveic šo te pamatdiferenciāciju, un mēs to tālāk darām savas diferenciācijas ietveros. Un šim te sadalas tarifam ir dažas būtiskas lietas jaunas nākušas klāt, kad lietotājs, tā kā viņš tērē, viņš var skatīties, kurš viņam ir izdevīgāks tarifs, vai viņam patērēt vairāk, pirkt elektrību par lētāku cenu un maksāt vairāk fiksēto daļu, vai darīt otrādi, maksāt. Tāda ir tā diferenciācija, kāda sadalas tīkls ir gājis pretī, lai lietotājs pēc savas jaudas un pieslēguma varētu izvēlēties sev optimālo pieslēgumu. Tas ir lieliem lietotājiem, tas ir juridiskajiem visiem. Ja. Es ceru, ka mūsu skatītājs saprot, par ko mēs šeit diskutējam, visās niansēs, bet jautājums ir par to, ko arī jautāja. Kāpēc par tiem 30% tieši tagad tarifs cēlās? Vai tas nozīmē, ka iepriekš viņš tika mākslīgi turēts zemu, tāpēc, ka kāds teica, ka nevajag celt, jo mums ir krīze, vai es nezinu, kas vēl notika? Redziet, šis tarifs veidojās no šīm dažādām komponentiem, un šis ir tas brīdis, jūs esat sadalas tīkls darbojās ar zaudējumiem ilgāku laiku. Jā. Viņi pie regulātori jau, man liekas, ka 2 gadus mēģināja apstiprināt savu tarifu, beidzot viņi to izdarīja, un šai pašā brīdī mēs šo te tarifu apstiprinājām arī gala lietotājiem. Jo mums jau ir viena tiesvedība šobrīd sadalas tīklam ar mūsu konkurentiem Benefitu tieši par to, ka šie tarifi sadalas tīklā, kas attiecās uzreiz. Un šī tiesvedība iet jau 3. gadu, līdz ar to jūs droši vien nebaidieties no šiem tiesas procesiem, jo mūsu tiesa iet ļoti ilgi. Sapcītu, jūs cik ilgu procesu jūs cerat vai necerat šobrīd?